un vārds. Tieši beats un vārds. Beats un vārds, jā, beats un vārds. Podkāsts Beats un vārds sadarbībā ar Tuborg EHRFM podkāstu sadaļā, kā arī Hiphops LV YouTube kanālā. Šodien pie manis kārtējo reizi ir 2 ciemiņi, šoreiz 2, nevis 1 vai 3. 371 batla finālisti Serpentīns un Galinieks. Wagwan. Labrīt, Kaiser. Gribēju tev pateikt lielu paldies par iniciatīvu, ko izrādīji uzorganizēt šo epizodi ēnu dienā, kur paņēma jaunu perspektīvu Džeku, kurš gribēja redzēt, kā tās reperu lietas notiek. Šito jūs sarunājāt pirms tam, jā? Šitas bija tas, ko jūs izrunājāt. Jā, mēs jā. Jā, starp citu, nepabeidzu pieteikt. Serpentīns ir savā ziņā veterāns jau 371, vai ne? Tev 3 ir bijuši, ja? Trešais gads. Galveniekam šis ir 1. gads. Runājot par... Es šodien domājot, ko mēs runāsim un kurā virzienā mēs laidīsim. Šo es atceros vienkārši man atmiņā atnāca pirmā reize, kur es jūs redzēju. Serpentīnu es pirmoreiz redzēju, piefiksēju Jenutos. Zini, kā bija? Es iegāju iekšā, bija pustumšs, tajā dienā arī Kjumanim bija jāuzstājas. Un es iekšā tur tumšs, un es skatos, Kjumanis repo. Es domāju, jūs bijāt apģērbušies tajā dienā, man liekas, ļoti līdzīgi, Keponos abi, un man likās, pagaid Kjumanim, es tā skatos, mums ar Kjumani arī bija uz kaut kāda dziesma jāgājas, skatos, nebija viņa vēlāk jāuzstājas, un tad es sapratu, ka tas nav Kjumans. Nē, mums vēl ir bilde, es tā neparādīšu, bet mēs tajā dienā, kad satikāmies, mēs sastījāmies, sākām rēkt, un mūs vēl nofučē, mums ir bilde, kur mēs stāvam blakus vienā pozā, identiski saģērbušies. Es nezinu, kā tas notika, jā. Šautauts Kjumanim. Un Galinieku es pirmoreiz redzēju, ka viņš kopā ar Viesuli uzstājās Andrejos kvartālā, neatceros, kas bija pasākums. Tas bija arī Kjumana prezentācija. Un Galinieks bija ar laustu kāju. Nē, es nebiju, man bija muskulas noplēsts. Man bija pilna kājas ortoze. Tas ir tas, ko stāstīja par to traumu, jā, futbolu, jā. Okay, jā, bet tev bija kaut... Man bija pilna kājas ortoze, un es tur knapi mobīls kaut ko uz skatuves tur piedājos. Man, ja godīgi neizskaties, tur bija knapi mobīls. Brīžiem tur tā diezgan normāli deva vaļā. Jā, tas ir tas, kā mēs iepazināmies. Mēs neiepazināmies. Mēs vēl bijām nepazīstami īstenībā. Tad mēs vairāk esam tagad jau pazīstami. Jā? Es vispār nevaru atsaukt atmiņā pirmo reizi, kad mēs iepazināmies. Ja godīgi, es arī. Dažādu apstākļu visticamāk dēļ. Bet... Gan jau Kjumans abos gadījumos bija tur. Vienmēr Kjumans tur kaut kur blakus. Jā. Labi. Nu ko, nav vairs kalniem fināls. Kā ir blakus abiem tagad sēdēt 2 finālistiem? Tas jautājums tev drīzāk, Kaiser. Man ir blakus abiem finālistiem. Man ir liels pagodinājums sēdēt blakus 2 371 finālistiem. Pirmā reize. Pirmā reize sēdēt blakus finālistiem 2. Jā, laikam, ka jā. We made it happen, you know. Jā, labi, jūs gatavojaties, vai ne? Ir mēnesis mazāk palicis. Kā ir gatavošanos? Ko jūs vēl paralēli darat, un vai tas netraucē gatavoties? Nu, ja sarakstīt pantus, iegaumēt viņus no galvas, un tas prasa lielu darbu, un vispār, jā, ko jūs vēl paralēli varbūt šobrīd darat, neskaitot to? Jā, es varu iesākt. Pa lielam es pēc pusfināla vēl cenšos atkopties, jo man pēc ceturtajā fināla uzvarēšanas nākamā kārta bija ļoti grūti emocionāli sagramot, ka tas ir beidzot noticis, uz ko es esmu gājis, tos iepriekšējos 2 gadus. Un, es arī saprotu to, ka cilvēki no manis ir redzējuši pa lielam visu, ko es varu no savu sortimentu piedāvāt, tāpēc man tas challenge slēpjas tur, ka man ir vienkārši mazāk tieši grūtības rakstīt to tekstu, bet tieši izfunkcionēt, kā es eju un ko es darīšu, kāda būs man paņēmieni. Paralēli, protams, ir day jobs, ar muzonu vēl nedzīvoju, labprāt gribētos, bet
Jā, un mans darbs ir saistīts ar ārvalstīm. Līdz ar to nākās pamest valstī uz saraustītiem periodiem, un tas baigi sit ārā no domas. Bet kaut kā tas viss notiekās. Nav pirmā reize. Kā tev? Nu, es vaigas viedros rakstu, tos te kaut kādas tekstītas drukāju. Bet man ļoti daudz citu pienākumu arī. Es tagad pie albuma strādāju, un vēl dažādi mazie knifiņi un viskaut kādi darbiņi. Un viskaut kas. Tikko dzīvokli izremontēja, kas. Tu teici, kaut kur pārvācies, jā? Jā. Tur bija teicis pagājušajā nedēļā aizņemts. Jā, mums bišķi vajadzēja iesvīst, lai saskaņotu šo visu pasākumu, jo mums katram ir savi darbi un pienākumi un pārvākšanās un rakstīšana vēl pie tam pa virsu tam. Bet vispār kā sanāk vairāk uz pēdējo brīdi to visu atlikt, vai jūs jau laicīgi sākat rakstīt? Es pārsvarā man iepriekšējā pieredze visa vēsta par to, ka es rakstu pašā pēdējā brīdī. Es uz atlasi, man liekas, uzrakstīju savus tekstus kaut kādas dienu, divas arī pirms, un tur arī to varēja redzēt, jo es aizmirsu vienu no tekstiem un tādā garā. Bet tagad, līdz laikam ejot, es esmu iemācījies laicīgi uzsākt to visu. Un, tagad man vēl ir palicis ko darīt, bet es esmu saulēcīgi jau ielicis kaut kādas pamatnostādnes tam visam, un viens pants man jau ir sarakstīts. Ok, es zinu, ko strādāt labi. Man ir tā, ka es esmu mēģinājis jau iepriekšējās sezonās rakstīt agri. Tā kā tiklīdz tu dabū bītus, tur mēnesi, divus, kā kuru reizi pirms, sākt uzreiz rakstīt, bet tā problēma ir tajā, ka tā dzirkstele, tas viss tā uguns, ko tu gribi izlikt uz skatuves tajā batlā pret to pretinieku, man personīgi viņi sāk parādīties tikai, kad reāli ir tas moments, ka es jūtu, ok, man pēc 2 nedēļām ir batls, un es neesmu īsti sagatavojis vēl līdz galam. Tad man tieši nāk ārā tas viss, ko es gribu pateikt, un tas ir tas emociju stāvoklis, kurā es vislabāk rakstu. Tāpēc es cenšos atrast to vidējo kaut kādu izvilkt no tā. Protams, es vados pēc sajūtām, ja es šodien esmu saņēmis bītus un es jūtu, ka es varu jau par to džeku kaut ko pateikt, es uzreiz rakstu. Bet tā es cenšos kaut kādas 3 nedēļas pirms tā aktīvi sākt rakstīt. Jo atcerēties tekstus, tas man ir nav tik sarežģīti kā sagatavot. Tur tas klikšķis vienkārši jānoķer. Ir tas moments. Atcerieties nākošās sezonas, kad jūs nākat, atcerieties, vajag klikšķi vienkārši. Galvenais, ko to ieteicu. Tas visiem nākamās sezonas rukijiem. Jā. Klikšķis bieži arī atnāk tad, kad jau dirsa deg. Tā nav dažreiz, kad saprotu, ka pīzdēs. Es vispār vislabāk operēju, ja man ir kaut kāds deadlines tuvojās. Es arī ar šito te cipheru mums tur ievilkās viss tas process, bet mums bija nostādīts deadlines, un es nevaru neko sarakstīt. Un es sēžu un es kaut ko mēģinu rakstīt, un galīgi nesadāk. Vispār nevienā acī man nav rakstīt to tekstu. Un tad mums ir pirmdienā tas deadlines nostādīts, un svētdienā es lidoju no Nīderlandes, un es lidmašīnā iekāpu kaut kādos 9 un sarakstīju tā kā nenormālu versu lidmašīnā vienkārši. Nolaidos ar gatavu cipheru pāntu. Jā, es arī pirms pusfinālā es biju Itālijā. Tieši 2 nedēļas pirms pusfināla, un es Itālijā 3. pantu sarakstīju vienkārši. Jo līdz tam es neko nevarēju izdarīt. Un, jā, ir visādi apstākļi, kādos mēs rakstam pa lielam. Tu runāji par šī gada cipheru, tas, kas ir 371 cipheris? Jā. Jūs jau viņu es nezinu, cik tiesiski pilnvarots es esmu izpaust kaut kādu informāciju par šo visu, bet jā, reizes mums ir iebiedējis. Visi procesā. Reizes jau, man liekas, pats solīja, ka būs pirms pusfināla ārā tas cipheris. Tas uz viņa atbildību, ne uz manu. Labi, gaidam, runājot par bītēm, jūs te ieminējāties, kā ir vispār bītēm un par šitiem gadiem, kā jums liekas bīti kvalitāte ir augusi. Un otrs ir tas, kāda vispār ir izvēle starp tiem bītēm un vai viegli izvēlēties un kā jums notiek vispār tā izvēle bītu? Jums atsūta, cik bītus atsūta parasti? 10, 20? Tu pakēri, es neesmu nekad, man liekas, visai pakēji cauri, nemaz izlavierā. Es parasti baigi neiespriengstu. Šādi un tad es paprasu kādam sev tuvam mīļam producentam, lai viņš man sataisa bītu priekš attiecīgā battle, bet pārsvarā es vienkārši ieeju, paskroloju kaut kādu vienu uzspiežu. Būs ok.
Jūs arī varat paņemt kaut kādu savējo? Var piesaistīt ārējos. Es domāju, tikai no tiem, kas dots ir. Katram ir viens beats, ko izvēlēties. Es nezinu, es tādu variantu sadzirdēju, ka drīkst arī ārpakalpojumu izmantot. Es sadzirdēju tikai pirms fināla. Es nezinu, iepriekš es nebiju neko tādu dzirdējis. Gan jau, ka varēja sarunāt, es domāju, ja paprasītu reisam, bet to es izmantoju arī finālam. Bet, runājot par to, kā beatu kvalitāte ir augusi vai nav augusi, vai kaut kas tāds, no 3. sezonas es varu pateikt, kopš es esmu šeit 371. Beatu kvalitāte ir ļoti augusi. Un tas ir tāpēc, ka arī pamanāmāki beatmakeri sāk pievienoties. Nesaukšu uzreiz vārdos, jo negribu kādu nenosaukt, dabūt par īklu, bet pa lielam ir tā, ka tā beatu kvalitāte ir ļoti, ļoti augusi. Bet šogad šis bija pirmais gads, kad man bija ritīgs struggles izvēlēties beatus uz visiem tā kā etapiem, jo beatu paki ir vienkārši kaut kāds 120 beati. 120, 130 beati. Es nezinu, varbūt man mājās internets baigs līdz, bet man katru beatu lādē reāli kaut kāds 7 sekundes kaut kas tāds. Un tad iedomājies, ka 120 beatiem cauri, jo man ir ļoti specifiski beatu izvēle. Man nav tā, ka es varu uz jebkuru beatu sarakstīt savu tā kā no sirds visu. Man vajag just to klikšķi, vai ne, ar beatu. Klikšķi. un tad vienkārši uz finālis izmantoju no Čoma šautot Siliņš beats par beatu. Siliņa beat. Jā. Tas jau mūsējais. Tas jūsējais. Šārauts Siliņam, jā. Jā, mēs runājām pirms tam arī par ko jūs darat. Jūs mācāties arī kaut kur. Tu neesi gadījumā viens no retiem reperiem, kuriem ir bakalaurs. Jā, paldies. Man prieks, ka tu to pateici. Nē, bet es jau nezinu, varbūt ir daudzi. Es jau neviena tā kā diplomos nelienu. bet man tehnikuma izglītība arī atrada. Džeks Lūrsaptā vai Džeko. Tu atsūti man visu informāciju, kas tev ir par man noderēs. Nē, bet interesanti būtu papētīt vispār, paņemt visus Latvijas reperus un papētīt, cik kādas izglītības visiem ir. Jā, tāds socioloģisks eksperiments. Jā, un tad izdarīt secinājumus, un tad varbūt kaut kā beigās pat, beigās varbūt būt interesanti rezultāti. Jā, nē, es esmu pabeidzis vidusskolu pirmkārt, šautots par to. Jā, es esmu arī pabeidzis universitāti. Es jau godīgi neuzskatu, ka es būtu baigi kaut kāds ratais gadījums, jo es diezgan daudz čokus, repakus pazīstu, kur ir arī pabeiguši universitāti. Vienkārši tas ir, man liekas, tāds stereotips, ka agrāk repaki negāja mācīties, un tagad tā kā, es nezinu, man liekas, diezgan easy pabeigt universitāti. Tā, protams, atkarībā par ko tu mācies, es inženieru neesmu pabeidzis, bet jā, es vienkārši strādāju šobrīd darbā, day job. Es pat tikai pabeidzu vidusskolu, un tad es iestājos universitātē, bet dažādu nospiedošu apstākļu dēļ es šobrīd esmu paņēmis akadēmisko pārtraukumu no tā visa. Ļoti labi. Tā. Starp citu, Galvenieks izceļās, un es dzirdēju komentārus par tavu vārdu krājumu. Tavs tēvs ir žurnālists apskatnieks, jā? Allegedly. Tā kā varbūt tas ir kaut kāds varbūt tas ir iedzims talants. Jā. Bet es domāju, ka tas ir galvenokārt mans nopelns, un tur nav nekāda ģenētika pie tajā visā iepīta. Es vienkārši esmu ļoti daudz pats izglītojies un lasījis miljoniem grāmatu. Izlasīt daudz grāmatu. Ļoti. Man mājās ir bibliotēka. Tā kā skutelim. Man burtiski ir mājas bibliotēka, man ir vesels lērums dažādu grāmatu, kurām es visām esmu izracies cauri, un es tikai ņemu klāt un klāt. No kurienes tās grāmatas ir? Lielāko daļu es mantoju no savas mammas kolekcijas, bet ir arī visādi dažādi citi resursi, no kuriem es gūstu. Pieņemsim, aizies bibliotēku, paņem neatdot. Tas mans noziegums. Tas agrāk, man liekas, bija ierasta lieta. Vienkārši atrodas, pēc 10 gadiem atrodas tādas grāmatas. Kurienes mums ir? Skaties, šad un tad nopērc kādu grāmatu, šad un tad atrodi kaut ko. Piemēram, regulāri eju garām kaut kādiem tajiem standiem, kas ir pilni ar grāmatām. Tagad pēdējā laikā man galīgi nav sanācis tā darīt, bet pāris gadus atpakaļ šad un tad pieeju, atrodu kaut ko puslīdz interesantu, paņem mājās, izlasu. Par ļaunu nenāk. Sliktas grāmatas arī ir laba viela pārdomām. Es lasīju komiksus agrāk. Tom un Jerry.
Es lasīju Tas skaitās? Es biju komiks. Tagad es maziņš biju, es biju arī komiks Nūģis. Man bija supervaroņu komiks, mēs tēti lasījām riktīgi daudz. Es lasīju Rīgas santīmu agrāk. Bija tāda santīms Rīgā vienkārši lasīju. Nē, bija tāds agrāk. Beidz, ka es piedzīvu tur, kad eiro jau bija. Es piedzīvu, kad bija vēl rubļi. Es lasīju Rīgas santīmu, ja mums nāca dzīvoju Rīgā centrā. Tajā brīdī nāca avīzes, tāds reklāmas avīzes Rīgas santīms. Un tad es tā kā, reklāmu vienkārši, tā kā pilns reklāmām. Visāds tur varēja nopirkt televizorus, vēl tos ar lielu aizmuguri. Tie skaitījās krūtie televizori. Tad tur bija, es atceros, kaut kāds vienreiz tur iegadījies, vai tas bija Rīgas santīmā vai citā reklāmā, bija iegadījies kaut kādi pirmie tie meiteņu numuri, kur var zvanīt, parunāt ar sievieti. Un mēs vienreiz ar brāli Tas par pakalpojumu. Tas tikai telefonisks eskorts. Cipa, tas vēl nebija tāds tā kā riktīgi atklāts seks pa telefonu, bet cipa tas bija tā kā Tu vari kaut kādas pāris, tu nevari uz trešo bāzi iet vēl pa telefonu. Ar kaut kādām robežām, ja valdība klausās. un mēs ar brāli bijām atraduši vienā no tām avīzēm numuru kaut kādu, un mēs vienreiz piezvanījām, ka vecmāmas nebija mājās, un norunājām ar viņu 3 stundas, un pēc tam mēs tad dzīvojām gan centrā Rīgā, gan Salaspilī, pie mammas un tēta, un pie vecmāmas, mēs tur braukājām turp, un mēs atbraucām vienreiz atpakaļ pie viņas un saka, es nezinu, kas pa huņu. Es aizgāju strīdēties uz Latvijas Telekom. Agrāk Latvijas Telekoms bija parastie telefoni. Viņi saka, man piestādīja rēķins 120 lats. Tajā laikā 120 lats bija pizdēts kāda nauda. Un viņi saka, man piešūka kaut kādus zvanus uz kaut kādām meitenēm. Iedod kaut kādu ieskatu bišķiņu. Ko tu stāstīji tām meitenēm? Mēs 6 gadu vecumā ar brāli, es tā īsti neatceros, bet neko gudru mēs tur nerunājām. Un viņas izmantoja izdevību, ka mēs esam galīgi sīkie piezvanījuši un arī, viņas nomet pāris reizes nost, tā kā galīgi, ka jau peribors aizgāja, mēs pilnīgi huņu nesām. Bet jā, manai vecmāmai beigās atslēdza, tā kā agrāk bija tā kā Rīgas zvani un bija novadu zvani, tā kā viņa atslēdza novadu zvans, viņa varēja zvanīt tikai par Rīgas, jo viņa pateica, ka viņa nemaksās, viņa nav zvanījusi un man mazdārna arī toši nav zvanījuši. Kas tad ir zvanījis? Kaķis, bļa? Labi, pa kā mēs līdz šim nokļuvām? Rīgas santīms. Šautauts Rīgas santīmam. 3 no 371 uz Rīgas santīmu, real quick. Labi, jums abiem ir un būs debijas albums. Tev ir debijas albums, tev būs debijas albums. Man būs debijas albums. Kad šī epizode iznāks 26. 25. vai 26. Ja? Sanāk. Šī brīdī viņš būs jau iznācis 26. aprīlī. Es domāju, ka vēl jāpagaida vēl kādu nedēļu, divas kaut kas tāds. Ir jau precīzi datums. Vēl tas ir nedaudz miglā tīts, tāpēc, ka no manis tas vairs īsti nav atkarīgs. Es esmu visu savu darbu tur ieguldījis, tagad ir tikai miksēšana, masterēšana un tehniskie jautājumi dažādi. Kādi, ja nav noslēpums, kādi producenti latvieši? Tur latvieši beat ir? Latvieši beat tikai un vienīgi. Un kas par beat? Man ir visai spēcīga gvarde novākta, kas darbojās pie šī albuma. Virsdiriģents tam visam, galvenais producents aiz tā visa ir Primāts. Šaudāts Primātam. Un tad attiecīgi noteiktām dziesmām, noteiktiem skaņdarbiem mēs ar Primātu esam piesaistījuši klāt arī daudzus citus ļoti talantīgus māksliniekus, kā piemēram Merkūrijs, mums ir Reinis Žodžiks no grupas Alejas, DJ Polī plus UC, sveiciens viņam Meksikā, kas man vēl ir, Emīls Jansons. Grūti spriest. Man ir vēl mūzis, metāla grupas Pauls Raimons, Džeki tur ir iespēlējuši ģitāriņus. Dažādi producenti. Man ir visai spēcīgs sastāvs un visai daudz viņu. Tā kā gaidām galvenieku albumu, tūlīt pat nav aiz kalniem vairāk. Tev bija albums? Ir vēl aizvien. Kad būs nākamais? Jā. Serpentin, kad būs jauns albums? Kad jauna dziesma būs? Bet, es vēl neesmu līdz galam. Drīzāk es esmu tieši tajā periodā, kad es atstāju to iepriekšējo albumu jau pagātnē. Jo parasti tu izdod albumu, man šis bija pirmais albums, tu viņu izdod, un tad tu kādu laiku padzīvo tajā visā vilnī, vai ne, ar to albumu, un
Tad kaut kāds moments pienāk, kad tu sāc just, ok, šis stāvs man jau ir priekš manis novecojis, man vajag kaut ko jaunu. Aktīvi domāju par jaunu albumu, nenoliekšu. Datumi nav. Liekas tikai skice, ko es vispār tur varētu gribēt pateikt. Bet katrā ziņā es esmu lepns ar savu iepriekšējo albumu, kuru es izlaidu. Jo viņš arī dabūja 5% ordeni 23. gada debija, kas man personīgi bija vēl, teiksim, tā vērtīgāk nekā, pieņemsim, ja es būtu zelta miķi dabūjis. Es nemaz netiku iekšā zelta miķi, neuztraucieties, viss kārtībā, bet tas galvenais pasākums, uz ko es ritīgi tēmēju, bija tas 5% ordens, jo tur ir tā visa repa kultūra iekšā un visi, Discordā un tā tālāk. Jā, un tas albums vienkārši, es viņu sarakstīju ar domu, ka es tur atstāju veco sevi un eju tā kā jaunā tādā dzīves periodā iekšā mūzikā. Jo es jau īstenībā diezgan ilgi nodarbojos ar hip-hop jau no kaut kāda 14 gadu vecuma dziesmas taisu un tā tālāk, bet vienkārši es nebiju baigi zināms, un tad es gribu to visu tā kā beidzot noslēgt. Un tāpēc tāpa albums tāds, jā. Un tagad jauns albums, iespējams 25. iespējams 26. Who knows? Cik gadus jums vajadzēja, cik gadi pagāja līdz jūsu debijas albumam, kopš jūs sākāt rapot? Man, piemēram, pagāja 15 gadi līdz debijas albumam. Man nedaudz mazāk. Man viņš vēl nav iznācis. Varbūt kaut kāda neparedzēta apstākļa dēļ šis albums arī ieilgs uz 15 gadiem. Bet es ceru, ka tas būs pieejams visās straumēšanas platformās jau nākamā mēnesī. Tā kā jā. Bet man nav tie 15 gadi, man ir nedaudz mazāk. Man 15 gadi vispār ir. Tev ir cik? Tev ir 19. Bet man ir, es nezinu, man liekas. Es pat īsti neesmu piefiksējis to laika sprīdi, kad es sāku rapot, tāpēc man grūti spriest. Bet ir labs laiciņš pagājis, kopš es to aizsāku darīt. Tā kā savies teiktu, labi, 3-4 gadi tur ir iekšā. Bet tas kā tās visas albuma aprises ir izveidojušās, ir, protams, iespaidojies no visu šo gadu pieredzes, bet tomēr pie tā gala skanējuma nonācis tikai, es teiktu, pēdējā pusotra gada laikā. Man pagāja 10 gadi līdz debijas albumam. Man tagad 24. Un pirmos tekstus sāku rakstīt 14 gados, es atceros, jā. Periodiski ar to repčiku man tur gāja un viss kaut kā tā. Bet es atceros tikai vienu, kad es rītīgi gribēju to albi. Es gribēju, lai viņš ir kaut kas rītīgi meaningful, bet es tikai ilgi nevarēju saprast, kas būs tas meaningful tā lieta. Es nezināju to redzējumu un vispārējo, bet tas, kas man laikam rītīgi palīdzēja, bija tas, ka es pats izdomāju, ka es to albi gribu pats arī nomiksēt, nomasterēt. Ja es mācētu, ja es justos tik konfidents par saviem beatiem, es arī uz visiem saviem beatiem būtu skaitījis. Tas varbūt plāns uz nākošo albu, es nezinu. Bet katrā ziņā, jā, vienkārši man tas meaningful beigās bija tas, kad vienkārši es pats gribu iemācīties visu, un tāpēc albu es jau sāku plānot kaut kādus 4 gadus pirms, lai es jau pēc 4 gadiem sev pateiktu paldies, ka ir albums. Jā. Atgriežoties bišķiņ varbūt pie 371. Jums bija šajā sezonā, jums katram droši vien sākumā bija kaut kāda vīzija vai kā varētu izskatīties fināls. Labi, protams, ka jums pašiem nevis gribās, bet jūs gan jau domājat, es būšu finālā un kāds vēl droši vien. Bet jā, jums bija droši vien tā. Es baigi neveicu nekādas prognozes. Tāpēc, ka prognozes, lai paliek sinoptiķiem, bet man bija grūti spriest, tāpēc, ka tu jau nezini, kāds tas brackets izskatīsies. Un tas ir ļoti atkarīgs no tām playoff izlozes, kā tas fināls var izskatīties, jo tev var kaut vai pagājušo sezonu ņemot kā piemēru, tur sakrita tā, ka vienā bracketā burtiski bija visi favorīti, un otrā bracketā bija spēcīga MC, bet, kā piemēram Serpentīns, bet nevar noliekt, ka tur bija viens izteikti favorītu brackets. Tāpēc bija grūti spriest, kāds varētu izskatīties fināls. Es biju diezgan pārliecināts, ka es būšu finālā, un tad man šķita, ka, iespējams, tas pats Serpentīns varētu būt, bet es vairāk tēmēju uz Abru finālā, un bet Abra man pienāca ātrāk. Serpentīns tagad.
Man ir tas pats galvenais finālā. Man nekas nemainās. Es tev varu pateikt vienkārši tā. Es pēc 3. sezonas zināju, ka es vienkārši gribu. Atlases etapi ir tie, kurus es vienkārši dievinu. Ja es varētu, es piedalītos katru gadu tikai uz atlases. Paldies, viss čau. man ļoti patīk atlases, un es atceros pēc šī gada atlases, ka es atnācu, es tiešām nezināju, uz ko es nāku. Es vienkārši zināju, ka reizes ir izmetis pieteikumu, un man jāiet pieteikties. Es vienkārši nebiju izsmēlis vēl to battle rap no sevis ārā. Un tad es atnācu uz atlasi, es atceros, un noskaitīju ritīgi forši. Pēc tam baudu, skatos citus raundus, un tad es noklausos, un man tāds, es nezinu, vai es tikšu tālāk pastādēju finālā, ja godīgi. Jo man nebija vairs īsti tik ļoti auguns kā uz to atlasi. Un Džeki, kas atnāca šogad, man liekas, šogad Latiņš ir uzstādīts tāds, ka, es nezinu, var lamāties. Nevajag droši. Man liekas, pīzģets šogad ir playoffs vienkārši, dīrsā. Es nezināju, ko man darīt, bet kaut kā darot vienkārši labāko, ko es varu, es esmu finālā. Un man, ja godīgi, likās, ka Abra būs finālā. Man, ja godīgi, arī es liku lielas stavkas. Sorry, Džeki. Vienkārši ņemot vērā viņa pieredzi brīvrunā un vispār kā pieredzi, es biju pārliecināts, ka viņš būs finālā. Es tīri pēc ceturtdaļfināla izspriedu, jo... Tas bija pašā sākumā. Man likās, ka vienkārši ceturtdaļfinālā galvenais, es zināju, ka tas nebija tavs labākais sniegums noteikti. Jā. Un vienkārši pēc tā man likās, ka ja tas ir tā, tad gan jau kā Abra pacels, bet bija savādāk. Serpentīns un Jāmir Čomi, ja? Vēl joprojām? Vairs nē, viss draudzība pārtraukta. Es tā gribētu ticēt, man nekas nav mainījies. Jā, jo es sapratu, ka tu pats tā arī teici. Jūs esat Čomi. Jā, bet kā ir ar to Čomu būšanu batlos? Es pieņemu tas... Ir cilvēki, protams, kas asāk uztver lietas, ir cilvēki, kas vieglāk uztver. Kā ir jums, teiksim, pret to pašu Čomu cīnīties batlā? Nekas nemainās pēc tam attiecībās, vai tomēr un vēl kas, vai brīžiem neliekas, ka kāds šauj pār strīpu, varbūt? Es pirmo reizi batloju pret Čomu, tāpēc es biju arī ritīgi hyped, jo man galvenais, man jau tagad ir 3-7-1 kaut ko jaunu pieredzēt, tas man vislabāk patīk. Un Jāms bija Čoms man, ir Čoms man, nē, viņš ir vēl aizvien, tā kā bija un ir. Tas man nekas nemainījās tiešām. Un, mēs arī pēc battle pēc tam parunājāmies, mēs skvošojām visu. Tur es personīgi neuzskatu, ka es pa viņu kaut ko pateicu tādu, pizdzēts dirsā, traģiski, bet viņš arī neko pa mani tādu nepateica. Protams, mums abiem likās kaut kur netaisnība, ko viens otrs ir pateicis vai kaut kas tāds, bet lielākoties tie bija fact-check problēmas, bišķiņa un tā tālāk, bet nē, mēs... Vēl aizvien esam Čomi, es neredzu nekādas vispār problēmas. Nevajadzētu būt. Galvenais, kas bija tavs batlā lielākais? Bija kāds lielākais Čoms, pret kuru tu esi batlojis? Gluži nē, bet man vispār ar tiem batlēm ir tā, ka man jau nav naida pret tiem reperiem, pret kuriem es batloju. Un tas, man liekas, ir nedaudz iegāžu tajā visā, jo man nav stājies pretī vēl neviens reperis, kuru redzot man vārās asinis un man gribās viņu iznīcināt. Un tā, man liekas, ir problēma arī ar ko es saskaros rakstot, jo man šķiet, ka es cikliski eju vienu un to pašu ceļu, un man ir jāraksta atkal kaut kādas derdzības par kārtējo reperi, par kuru man ir patiesībā diezgan vienalga. Bet dažreiz gan es novēroju to, ka daži reperi gan ir atnāk ar tādu dusmu iekšā un tādu agresiju, un tādu, tā kā nevar vairs saprast, vai viņš tā kā ir gatavs nogalināt repā, vai arī izvilks tūlīt kādu instrumentu. Ir jau nostāsts dzirdēt. Man ir visādi bijis, jā. Es vienkārši, man tas battle raps rītīgi kā sports iecepīja, un es vienkārši ieeju iekšā maksimāli tur, bet tas ir tikai tajā brīdī, kad sāk skanēt beats un ka viņš beidzas skanēt. Jā, man liekas, tā ir tāda gentleman spēle. Jā. Ja tu saproti to battle rap, tā ir tāda gentleman spēle. Tu tur varbūt iesit zem jostas vietas battlā, bet tu zini, ka tas ir tikai sports, un tas ir sākās tad, kad sākās beats, beidzās tad, kad beidzās. Pēc battles paspied roku oponentam, pasakies par lielisku cīņu vai mazāk lielisku cīņu, un jūs ejat abi divi, varbūt pat vienā virzienā. Es esmu 2 reizes pieredzējis zaudējumu, abas reizes ceturtdaļfinālā. Tik žoska, kā man liekas, nevienam vēl nav bijis. Jā, man grūti spriest, kā ir pēc zaudējuma. Redzi. Un tā ir sāļa sajūta, es to varu uzreiz pateikt. Un, protams, ka nebūs tā, ka tu zaudē. Un
Nu, tu tā tīru sirdsapziņu tam pretiniekam piesklāt, pateiks, vecīt, bet reāli, tik nice, bija tik foršs battles, man tā patika, tik foršs pieredze, zini. Pat ja tu to pasaki, tu aizbrauc mājās, tu iegrozīji, loģiski. Tas ir neizbēgami, bet reāli paiet nedēļa. Vismaz, kā kuram man pagāja nedēļa, un es sapratu, ka tas nav nekas tāds, actually. Ir bijis, ka pēc oponenta panta ir, kad pirmais ir oponents, un tad jāsāk maukt, un ir mentāli grūti savākties tā, ka vispār ir grūti sākt repot. Man ir bijis. Kad rītīgi grūti, tā kā to vajag pārkāpt kaut kam pārliet, tagad ar atdevi un ar pārliecību iemaukt pretī. Jā, man tā bija pret Rūdi. Bet uzreiz var pateikt, tas nebija tāpēc, ka pa mani kaut ko tur baigi žauska būtu pateicis. Tas bija vairāk par to, ka viņš kaut kādu siksniņu nomet, viss puls aizgāja sūdā ķip. Un tas varbūt bišķiņ, bet vairāk bija tas, ka es vienkārši biju novērtējis viņu pa zemu, un es sapratu, šitam es nebiju gatavs, kad būs tik žauska. Un tad tā kā bija, plusos vēl bija saslims kaut kādu dienu iepriekš. Un man nebija dihalka, un ja paklausās to battle, es to pēdējo raundu vispār knapi noelsies, tur noskaitīju. Tāpēc bija grūti vienkārši savākt sevi, es teiktu tā. Jā. Man nav bijis grūti. Es nezinu, man vienkārši nav bijis vēl grūti tiešām. Kā vērtējat JK komentāru par Silraku un Galvnieku stilu izjūtu? Un cik jūs balles dotu JK stilu izjūtai? Es labāk paturēšu pie sevis savus komentārus, bet sveiciens JK, šautauts, visu šautautu pasaulē. Rajonā respekta punktu vairāk JK, jo viņam lisaks ir. jā. Tas ir viss, ko es saprotu. Man jau, zini, man nerausta tie komentāri. Es vienmēr esmu ģērbies tā, kā es vēlos, un es esmu saskāries. Es maziņš biju futbola vidē, kas ir tik ļoti maskulīna enerģija un nekādas inčīgas drēbes un nekas tāds. Un es esmu izgājis cauri tam visam, un man tas bijis nebijis tie komentāri. Es velku to, ko es vēlos vilkt, un es labi izskatos tajā, ko es velku. Fakti. Pēdējais, pirms mēs ejam tālāk, ir Nātris un Kjūmana battles. Finālā tieši tad, kad būs fināls, būs Nātris un Kjūmans. Kādas jūs prognozes? Varbūt kādi komentāri par to visu. Tas ir pieredzējušāks ar abiem diviem referentiem. Viņš vairāk gan jau var pakomentēt. Galvenieks ir dzirdējis kādreiz Nātri? Es esmu lietas kursā par viņa eksistenci. Teiksim tā. Nē, es arī. es par abu eksistenci esmu lietas kursā. Man liekas, ka būs ļoti intense battles. Man liekas, ka būs more intense tā enerģija. Kad būs uz vietas cilvēki, man liekas, ka tur būs uz dakšām viss sēdēs. Es domāju, abi divi būs sagatavojušies. Es, protams, domāju, ka Kjūmanim ir tā lielāka pieredze uz to battle, visu tieši BPM battle sistēmu, un viņš zina, kā pareizi pieiet pie tā, kā pareizi sagatavot tekstus, un viņam tā pieredze vienkārši nospēlēt ļoti labi. Nātre, viņš ir tekstu meistars, tur nav viņam arī ir pieredze. Nātrādam ir pieredze arī tā kā battlos, bet tie nav tādi live battle, tie ir, kur tu ieraksti, ieskaiti. Es nešaubos, ka Nātrāns var sarakstīt labus tekstus, par to nav šaubu. Man vairāk interesē, kas ar pančiem būs Nātrēm. Jā, panču uzbūvu sistēmu, viss šitas ten. Tā kā tur tāpatās nav uzvarētājs dzīvē, es nezinu vairāk īsti tā, ko pateikt. Es gaidu izcilu battle. Tas arī viss. Jā, mēs gaidām izcilu finālu, izcilu battle starp Kjūmanu un Nātri. Un ejam tālāk uz Kauna Traipu. Kauna Traips. Esam atpakaļ ar Kauna Traipu. Repa Pazoriše. Es ticu, ka jums ir pa kādam stāstam. Lūdzu, kurš pirmais izvēlas stāstīt savu Repa Pazorišu? Labi, es izstāstīšu. Es tad prātoju, un Kaizers no rīta uzrakstīja, pastāsti kaut ko, kas tev tur ir bijis, kaut kāds Kauna Traips hiphopā, kaut kāds, tur atmaska vai kaut kas. Es domāju,
diezgan garlaicīgi būs stāstīt, kā es tur aizgāju uz batlu nesagatavojies un nočaukoju, vai tur koncertā aizmirstu tekstu. Un tad es atcerējos par fantastisku gadījumu pagājušo gadu Summer Soundā. Tajā pašā Summer Soundā, kur mums tā leģendārā intervija un viss pārējais. Mēs 2. dienā uzstājāmies, un 1. dienā, tur, jūs zinat, kā notiek lietas festivālā 1. dienā, un tur bija mērens apjoms dzērienu vai mazāk mērens apjoms dzērienu. Es īsti neatceros, man liekas, ka es pat tik traki nenoballēju to 1. dienu, bet no rīta es pamostos, un man tas vēders tāds vārīgs diezgan jau ir. Zinu, kā tas ir 2. dienā. Un mēs kaut ko aizejam. Mēs aizgājām paēst, un es kā ledustējas sommelier, man šausmīgi garšo ledustējas, es zinu visus ledustējas, es viņus ļoti cienu, un es izdomāju, ka es gribu Liptonu ledustēju citronu, klasisko. Aizgāju uz veikalu, turpat Liepājā, nopirku, tur bija izcila akcija, ka tu vari nopirkt 1,5 litru ar ledustēju. Mēs gājām atpakaļ un sastapām mormoņu sludinātājus. Es stāvu ar to ledustēju, un mēs sākām ar viņiem runāties. Mēs kaut kāds 20 minūtes ar viešāru norunājām ar viņiem, un es kaut kā automātiski, instinktīvi visu laiku dzeru to ledustēju. Un es pēc kaut kādām 10 norunātām minūtēm saprotu, ka esmu to 1,5 litru izdzēris ar ledustēju. Un tad pienāca tāds brīdis, ka es gandrīz neuzstājos Summer Soundā, jo es pārdozēju ledustēju. Man vajadzēja embriju pozā gulēt teltī kaut kādas 2 stundas, līdz es vispār varēju iziet uz skatuves. Bet kas tieši dēļ vēdera? Jā, es izdzēru 10 minūtēs 1,5 litru ledustējas, un tu man tā ledustēja sēdēja kaut kur šitā te. Un tad es gulēju embriju pozā, sarāvies teltī un cerēju, ka man līdz vakaram pāries. Tu nemēģināji izvemt viņu ārā? 2 pirkstu mutē. Nē. Žitā bulīmiķi dara, ka sēdās un pēc tam izvem ārā un tad ejat atkal ēst. Nē, es neesmu taktisko vēmienu piekritējis. Man kaut kā nepatīk šitie. Es pazīstu daudz cilvēkus, kuriem patīk taktiskie vēmieni. Tad sanāk, tu vai nu ļoti stresoji, kamēr jūs runājāt par to, ko... Nē, es biju ļoti relaksēts. Biju aizrāvies ļoti. Biju aizrāvies. Mums bija ļoti saturīga saruna par teoloģiju un reliģiju kā tādu. Un tad es kaut kā nepamanīju. Un es instinktīvi vienkārši visu laiku lieku pie mutes to Liptonu, un man pusotrs litrs noiet lejā vienkārši. Bet interesanti, ka tāds Liptons 1,5 litrs ietekmē, bet pieņemsim, es izdzēru kādreiz 10 taliņas, ja? Viss normāli. Vēl labāk uzstājies beigās, ne? 10 dāliņi vairs nepalīdz uzstāties. varbūt fonā padējot. No serpentīns. Jā, es ilgi domāju. Man kaut kā dzīve diezgan pilna ar visādiem kurioziem. Ir gan repā, gan ārpus, bet tāds spilgtākais, ko es varēju atcerēties, tas bija tālajā 2014. gadā, kad es sāku repot, 14. Stories ir pa 16. gadu kaut kas tāds. Es jau biju sācis rakstīt jau tekstus kādu laiciņu, un man bija skolā viens čoms, šautauts Žanim, jā, mēs sākām kopā tā kā veidot to apvienību un sākām rakstīt dziesmas kopā. Un mēs sākām izlaist tās dziesmas, un man bija kaut 16 gadu, viņam 18, un tās dziesmas sāka palikt kaut cik zināms gan skolā, gan ārpus skolas un tā tālāk. Un baigi kaut kā mēs izlaidām kaut kādas 3 dziesmas, un viņam vienkārši ne no kurienes uzrakstīja Vecrīgas klubs, kur tagad ir Sinners. Tur agrāk bija Paldies Latiņam, un tieši blakus Monkey Bars tāds. Un jā, tajā Monkey Barā mums tur sāka uzaicināt, tā kā vienkārši uzstāties, un mēs uz to Monkey Baru aizmaucām. Tur skatu bija kaut kā 2x2 metri, tāda maziņa skatuvīta. Un mēs tur uzstājāmies, un tad mēs Paldies Latiņā uzstājāmies, un tad mums vienkārši pēkšņi vienu dienu uzraksta kaut kāda meitene un saka, čau, man jums ir piedāvājums uzstāties Kojotos. Mēs saskatāmies. Mēs domājam, ej, tu nost izšauj failus Kojotos, reāli uzstāsimies. Mums YouTube'ā subscriberi, es nezinu, 200 bija kaut kas tāds uz skatījumu dziesmām, 3 štuki skatījumu. Kojotos, Džeki, tulīt mauks uzstāties. Bija tāds klubs Kojot, priekš tiem, kas nezinu. Un tas stāstījums vienkārši ir tāds, ka mūs uzaicina. Mēs tā saprotam, labi, jāgatavojas. Mēs sarakstam vēl ekstra 4 dziesmas, ierakstam viņas, nopublicējam. Hypes sāk turpināties. Nu, tā kā tajā laikā vēl Repčiks nebija tik populārs, bet tā komūna, kas bija, viņi zināja mūs. Un mēs tur maucam tā tālāk, un mēs jau sākam filmēt visus promo video. Mēs uzfilmējām kaut kādus vidikus, kur es eju pa ielu ar telefonu, viņš man nozog, un tad mēs tur noreklamējam. Visu kaut ko mēs tur darījām, safilmējām vidikus, visiem izziņojām Facebook postos, Instagramos, ka mums būs konts Kojotos, mūsu cilvēki no malām raksta, veči, jūs diršat. Nevar būt. Un mēs sākam nopietni nākat uz konts, mēs uz Vecrīgolu maucām
Mēs visiem promotējam, nāciet uz konts, visiem zināmiem, nezināmiem, pohuj, beigās cilvēki dafigā pateica, ok, mēs nākam, tur kaut kāds 100 cilvēku mums raksta, davai, kad ir, mēs sakam, tas datums. Un burtiski nedēļu pirms koncerta Kojotos mums uzrakstā organizatori un saka, Gustavito Pačko, jūs baigā huņi, jūs nebūsiet. un mēs visi, tāds pazors. Visi cilvēki vienkārši mūs pat dirsēja pēc tam sauc. Tā kā, palielam, jā, ar to arī mums tur viss beidzās. Jā, bļet. Tā kaut kā. Labi, ka man jau ir cits stage names, un es nezinu par to. Tāpēc tu nomaini. Jā. True story. Jā, šis ir traki. Kaut kā tā. Jā. Nu, neko dzīve turpinās. Kojot vairs nav. Mēs uzvarējām. Reko mēs izdarījām. Jā. Kojotos bija arī pirmais koncerts solā, man liekas. Bija, jā. Jā, varētu būt. Kaut kas tāds bija, es nezinu. Karoči tā, paldies jums par stāstu. Mēs virzamies tālāk uz sīku runu ātriem jautājumiem. Dažreiz ne tik ātriem, tad redzēsim. Sīka runa. Bet pirms mēs te sākam sīka runu pļāpu, vajag bišķiņi iekapāt. Nē, es jau nevaru pusstundu nosēdēt, man jau gribās ļoti iekapāt. Kā jums 11 no rīta mēs dzeram Tuborgu. Kā jums ar alkohols par? Garšo zejbīs. Es jau zināju, tāpēc es te uzliku pāris pudeles galvā. Es tā skatos. Varat pacienāties. Cik šitam ir grāda? Tas ir tas 4,6 tu nozduri man nositīt. Man uz darbu pēc tam jāprasa. Es domāju, 4,6 tas ir tas normālais, tas variants, ka var izdarīt. Tas ir rīta aliņš. Izdarīt kādas 5 un var mierīgi uz darbu. Mums starp citu tieši iekšējās kārtības noteikums papildināja pirms 2 dienām, kad nedrīkst būt vairāk koncentrācija pa 0. Tu skaties man, ja kas zvanīšu tev, varēs taistāties. Šitais tas dušas aliņš. Dušas aliņš vispār šādās primātam. Dušas aliņš tā kā top 3 aliņš vispār. Labi, davai tad jau par to dušu saliņu. Par to dušu saliņu aiziet, cheers. Davai. Tā, labi, pirms turpinam jāiepūš trubiņā, visiem būs. Okay. Es strādāju, kas pa skolas autobusu šoferu. Man jāstūrē tūlīt. Te nav nekāda pāļa bazars, te viss ir skaidrā. Es šitā pirms battle ar Silraku, es piedāvāju Silrakam, mums tur backstage'ā bija nolikt pudeli stiprais kaut kāds. Un es piedāvāju Silrakam, ka varbūt mēs varam mēroties ar spēkiem un noskaidrot, kurš tad tiešām ir tehniskāk labāks reperis. Un mēs izejam, paņemam to pudeli, izejam ārā, tur cik tur kaut kāds 0,7. Uz 2 izpļaujam pirms battle un tad rapojam. Stiprais, jā, 0,7. Jā. Būtu interesanti pastīties. Mēs abi divi vienojāmies, ka tas laikam nebūs tas labākais gājiens, kā batlot, bet nebūtu gan jau arī baigi sliktāk. Uzvarētu tas, kurš nostāvētu kājā. Jā. To mēs noskaidrojam, kurš nospiedošos apstākļos. Tur līdz nokautam iet roku. Turpinam ar sīku runu. Ko nevajag darīt pirms batliem? Dzert? Labs jautājums. Nē, viens aliņš pirms batla ļoti labi. Pirms batliem nevajag. Nu, ja mēs runājam tādā stundas griezumā, nevajag pārāk daudz satikt tuvus cilvēkus, tā kā visu laiku būtu apkārt, jo tas tev baigi var iespaidot, un tu vari palikt emocionāls, jā. Nevajag mīst vienkārši. Pirms batliem. Nu, labi, es mēģināju kaut ko izvilkt, bet man nav nekas tāds, ko pateikt reāli, ko nevar darīt pirms batliem. Pirms batliem nevajag mammai teikt, ka tu pīpē vai kaut ko tādu. Es nezinu, stresa situācijas vajag izvairīties no stresa situācijām. Kaut kas tāds. Labi, tad nākamais jautājums, kā nosvinēt uzvaru pēc batliem? Iet mājās, ieritināties gultā. Pavisam mierīgi. Es nezinu, man pēc batliem, man liekas, man tās visas emocijas ir tik ļoti sakāpinātas, ka es nemaz baigi to uzvaru nevaru svinēt.
Man tiešām gribās vienkārši aiziet mājās un vienatnē pabūt ar savām domām un gūtajām emocijām. Es reāli eju vienkārši uz tiem 3-7 afterīšiem. Man tur baigi cepī. Bet nevar teikt, ka es eju svinēt uzvaru baigi. Es vienkārši aizēju pavadīt to vakaru, lai nav tā, ka jābrauc vienkārši mājās. Bet tā, kad es baigi atzīmētu īpaši, es nezinu, uz maķīti aizbraucu mājās. Tas ir tas tā vienīgais. Pēc fināla redzēs, kā būs. Ja es uzvarēšu vai galvenais, tad jau varēs uzprasīt. Jā, šitais jautājums uz atgriešanos. Jā. Galinieku dēvē par staigājošu vārnīcu un 371 seksa simbolu. Tā man dēvē. Tā tevi dēvē, jā. Kā sauc serpentīnu? Tevi varbūt vēl kaut kā arī dēvē vai sauc. Vēl, kas pie šī padomā tikmēr, jā, pa to? Lūcija no Hiphops LV teica, ka pirms tam repa vārds esot bijis Rūdis, ja tas bija tajā laikā. Tas bija... Tas kojotu serpentīns. Jā, tas kojotu serpentīns. Tagad serpentīns. Kāpēc Rūdis? Un vai tevi sauc Pauls vai Rūdis tomēr? Patīk, kā tu izslēdz to opciju, ka cilvēkam var būt 2 vārdi. Man jāizvēlās, kas es būšu tagad. Tev ir sanāk 2 vārdi, Rūdis un... Nē, man pilnais vārds ir, pirmais vārds Pauls, otrais vārds ir Rudolfs. Rudolfs. Un uzvārds. Jā, tā kā, kas? Un uzvārds. Uzvārds sameklēs pats. Nav daudz Latvijā Paula Rudolfa. Tas viss izskaidro. Jā. Bet varbūt ir vēl kā tevi dēvē. Tu neesi iegūst kaut kādu titulu, tā kā galvenieks, piemēram. Tas ir labs jautājums. Galinieku dēvē par 371 seksa simbolu staigājošu vārdīšu. Serpentīnu devi par Rūdi. Kaiser, come on! Viņš mans oponents, bet iedod bišķiņu kaut ko, viņam arī šitā. Nē, tas bija, skaties, jautājums bija pa vidu. Vai tev vēl arī kā dēvē, jo tas tā bija tikai piebilde beigās par to Rūdi. Bet viņš pats sevi dēvē par seksa simbolu. Es neesmu dzirdējis, ka kāds cits viņu tā nosauc. Visi tā dēvēja, ka es. Jā, stabili. Par homoseksa simbolu varbūt. Tā es varētu. Jā, mani dēvē. Es esmu dzirdējis, ka man pasaka, ka es esmu kaut kāds 3-7 veterāns, bet man ja godīgi tas tituls tā baigi necepīja, jo es vispār nejūtos kā veterāns. Es vispār, tā kā... Es jūtos, ka man pats sākums vēl tikai ir vispārībā tieši muzonā savu veterāns. Nezinu, man sauc par kaut kādu, nezinu, tagad jau par serpi. Man reāli visi sauc vienkārši par serpi. Man neviens par serpentīnu vairs īsti nesauc. Tikai tagad, kādā intervijā man pasaka serpentīns, bet tā es esmu serpis. Un, jā, īsti baigi nevar iedomāties vairāk. Man dažreiz saka serpantīns vai ar A. Es nevaru izturēt to. Latviešu valodu pamācīties. Ir cilvēkiem ir grūtības ar vārdu izrunu. Man arī regulāri manu vārdu burto ar I-burtu. Galinieks. Tas man arī, tas nav tik grūts vārds. Tāpat kā serpentīns, tas nav tik grūti, man liekas. Bet tu smējies, sorry, vienkārši off topic man reāli legit uzrakstīja pirms kaut kādu momentu čuvaks Instagramā no kaut kāda nezināmā akonta. Viņš uzrakstīja, Klau, galvenieki, ja tev vajag, es tev iedošu informāciju par serpentīnu. Ej, tu dirst! Es domāju, ko, bļa? Un reāli, es vispār domāju, ok. Viņš nopietni, viņš nepiedūrās. Es nezinu, es viņam neatbildēju. Vajadzēja turpināt prikolu pēc pastīties, ko viņš tev varētu iedot. Nē, es esmu arī saņēmis tādas ziņas, bet es arī neatbildu uz šiem. Jā. Es pat aizmirstu, par ko mēs runājam. Labi, braucam tālāk. Jā. Kurš no šīs sezonas 371 žūrijas locekļiem bija viskonstruktīvākais un visobjektīvākais pēc jūsu domām? Marko, manuprāt. Marko Pļaupāvests. Jā. Diezgan vienos vārtos. Visi žūrijas locekļi ir godam žūrē tur, bet man liekas, Marko ir vispiemērotākais šādam kontekstam vispār kā tādam. Marko ļoti labi izsakās, un viņam ir ļoti analītisks prāts. Viņš, manuprāt, viņš noķer visvairāk fiškas, un viņš vislabāk viņas atstāsta pēc tam un izskaidro arī publikai. Es tieši gribēju teikt, ka ir kaut kādas fiškas, kuras mēs liekam iekšā pantos. Sorry, un tad brīžiem liekas, ka tev kaut ko aizies grausi gan žūrijai, gan cilvēkiem. Un, tieši tad, kad piesim žūrija ir izrunājusi, un tu domā, neviens nepieminēja to manu kruto fīču, ko es ieliku. Marko pieminēs. 99% gadiem viņš ir pieminējis visas manas kaut kādas fīšas, un viņš viņus noķērs.
So, jā. Es dažreiz brīnos, kā viņi visi stāv aizmugurē raksta. Jā. Tu paspēji pierakstīt un vēl dzirdēt to, kas no paralēli notiek. Man šis ļoti liekas ļoti nice, vai ne? Jo tā kā visu izanalizē, bet man tas brīžiem besī, jo tu tā kā gribi redzēt tās emocijas no tiem žūrijas locekļiem. Tu gribi redzēt, ka viņš shit vai snap, ko tādu. Un tad tu esi ielicis to žosko rintu, viņi noskaita, pulsi iet sūdā, tu pasties un Marko viņš telefonā. Tas bļāt. Bet viņi dzird, protams, ka viņi dzird. Nākamais jautājums. 2 latviešu reperi, LV reperi, jebkuri tie var būt. Veci, jauni, kuru batlu jūs gribētu pieredzēt savā starpā? Es gribu Bekiju atpakaļ Battle līgā. Tas var būt, jā, jebkurš repers no Latvijas. Kuru 2 reperu batlu jūs gribētu redzēt? Tādos kaut vai 3-7-1 formātā. Es to esmu teicis iepriekš, es gribētu redzēt Odu pret Trench Mafia Loko. Man liekas, tas būtu tāda vērts reāli. Būtu inčīgi. Es gribu tikai Bekiju atpakaļ vienkārši. Es laikam gribētu redzēt kādu veco reperu. Veco? Ancis pret Gustavo, piemēram. tas varētu būt interesanti. Ancis pret Gustavo. Nu, to jau var visu kaut ko savākt. Gan Gačo, Kurts, vai ne? Jā, es vairāk par Es gribu Gačo pret Artus kaimiņu battle raps. Tas gan, jā. Jā. Vai Serpentīns kādreiz ir braucis pa serpentīniem? Un, ja ir, tad kur? Serpentīns nesen brauc pa serpentīniem Itālijā. Jā, ļoti nesen. Pirms mēneša palielam, jā. Un es taisu serpentīns vienkārši. Pa Jūrmālas šosei. Pats brauc pa serpentīniem pie stūras? Jā. Man vajadzēja. Es negribēju, man bija bišķi mīznieks, un man bija tāds, kas tāds būties mīz no savu nejumu. Vajag pamēģināt. Pirmajā dienā ir mīziens bišķi pa tiem serpentīniem. Jā, ir īpaši, ja tu vēl brauc, pa kalniem, kur sniegs, ledus un šit. Tas ir kaut kur... Itālijas Liviņo. Tas ir, tas ir tur, es pa vasaras serpentīniem, es braucu, man jau likās strjomīgi, bet, kad tur vēl sniegs, tad, jā. Ziemā nice, jā. Varētu būt nice. Labākais pārvietošanās līdzeklis pilsētā. 2 tupeļu motors. Jā, tieši tas pats. Es maksimāli daudz pārvietojos tikai ar kājām. Visur, kur es eju ar kājām. Vajadzības gadījumā es piesaistu kādu transporta līdzekli, bet pārsvarā jebkura distance ir staigājama distance. Ja man nav jāsteidzās, es eju ar kājām, bet ja man ir jāsteidzās, tad es paņemšu kaut kādu boltu skūterī, jo es ar mašīnu vairs nevaru Rīgā izturēt. Nevaru. Man jau ir zaibāli, teikšu godīgi. Par kofkas, bēdras, sastrēgumu, viss šis te. Nā. Tā, ko darītu vai teiktu citādāk, ja uz stundu būtu iespēja atgriezties kādā no batliem? Es nezinu, ka jau nenočokot kaut kādā vietā. Atcerētos tekstu. Tagad es jau zinu viņus labāk. Tas, ko es šogad izdarīju pret Jāmu ar to double saik, to priklu, kur izslēdzās beats un atgriezās apakaļ. Pirmo reizi bija saik, un tad bija double saik, izslēdzās beats, parādījās apakaļ. Es to gribēju izdarīt pret Rūdi pagājušajā sezonā. Tas, laikam, ir vienīgais, ko es varētu tā iedomāties, ko es gribētu izdarīt savādāk. Labi, tālāk ir man kontrola jautājums, ko visiem es uzdodu. To es arī pateicu, jūs varat padomāt iepriekš, vai nav ilgi jāmeklē pēc atbildes kabatā. Sliktākā darba pieredze. Vai varbūt haltūra, ka kaut kāds tur vienalga kaut kas saistīts ar darbu? Man ir gadījums saistībā ar darbu, kas bija diezgan šauskīgs. Bet es esmu strādājis visos sūdu darbos, kādi ir, man liekas. Točs tīrīs, musars mets ārā, viss pārējo. Bet... es varu izstāstīt vienkārši gadījumu, kas man bija. Ja tas ir, ko tu domāji. Stāst. Pa lielam bija tā, es neteikšu, kurā vietā es strādāju, jo es to nedrīkst teikt. Bet es strādāju tajā laikā par viesmīlu bārmeni. Un tas bija tā kā ēstuve restorāns, un tur bija klienti, un tad tur bija atbraukuši turisti. Viņi bija no kaut kādas Gruzijas vai no kurienes, un viņiem vajadzēja tikt mājās, un neviens taksis nevarēja viņiem atbraukt pakaļ, jo tas bija ārpus Rīgas krietni. Un tad beigās man tā kā pienāca klāt vadītājs un teica, klausies, viņi mums labu čaju atstāja, varbūt tās aizved viņus mājās. Un bija jau 11 vakarā, kad jau mēs tā kā slēdzāmies ciet, un tad vajag visu satīrīt, savākt un tā tālāk. Es pateicu, ok, davai aizvedīšu.
Viņi iekāpa man mašīnā, mēs aizbraucam, es viņus aizvedu tur kaut kādu 11 km. Viss safe. Es viņus izlaižu, man zvana šefs, saka, vecīt, kur tu esi, tu jau tik ilgi esi projām. Es saku, es tikko viņus izlaidu, viņš saka, fiks, pīs apakaļ. Un ģib jāšancējas, tāds ok. Šefs bija diezgan žolskīs, karoči. Un es iedodu čīvā rītīgi braucu, un tā bija pilsēta. Un man likās, ka, dzeltenā gaisma, es braucu pāri. Izrādās, bija sarkanā beigās tieši pēdējā momentā. Un man aiz muguras tieši no pagrieziena izbrauc policija, nomet mierā. Es tiesības biju dabūjis pirms nedēļas. Savu sarkanā gaisma, tiesības pirms nedēļas, tu jau zini scenāriju. Es saprotu, labi, viss dirsā, man pienāk policists. Un viņš saka, klausies, tur viss slikti. Nāc iekāpt mašīnā, parādīšu viģiku, lai tu esi pārliecināts, ka tur reāli sarkanā pārbrauc. Es iekāpu mašīnā, redzu viģiku. Un es tā kā domāju, labi, tūlīt dod tiesības. Viņš saka, tev maks līdzi? Es saku, nē. Viņš saka, tev tiesības vispār ir līdzi. Es saku, man nekā nav līdzi, es tikko no darba un tā tālāk. Viņš prasa, kurš strādā, es viņam nosaucu to vietu. Viņš bija vietējais, viņš zināja, kur strādāja. Viņš tāds, labi, davai apakaļ ceļā atved man paēst vienkārši. Reku iecirknis, ja pienāca un atvedīs paēst, jo, tev tiesības sodāk nost, viņam žēl palika. Ok, mani palaiž, aizbrauc apakaļ uz šansu. Es pēc tam domāju, ko es darīšu, jo tur jau visi ciet. Man šefs ir piezvanījis, var nebraukt apakaļ, tur rīt bez mazai var nenākt uz darbu. Tur viss slikti, jo viņš domā, ka es jau mājās aizpīs. Un es aizbraucu uz turieni, tur visi ir ciet aizslēgts, un es domāju, dirsā, ko darīt. Es aizbraucu uz Nočāru, paņēmu grandu, litru, iebraucu staķikā, paņēmu 2 panīnī maizītes, un vienkārši 2 naktī pie policijas iecirkņa ar grandu litru kabatā, un 2 maizītēm klauvējos pie durvīm. Man iznāk ārā kaut kāds policists, viņš saka, ko tu nahuj te dari? Es saku, čomiem paēst atved. Viņš tāds, kā sauc? Es tā huizinu. Es saku, bļēd, 2 čuvaki ekipāžā brauc. Dod, viņš tāds, labi, gan jau razbirjoms, tur es iedodu tās maizītes, un es tā mīzīgi tā, no aizmugurs. Man vēl šīs ir, es viņam tā dodu to litru grandu, viņš tāds, bļēd, Anģiņš pa ļubovu. Paņem, ieiet iekšā, aizcēt durvis, es domāju, ej, tu dirzi. Bļaļ, man šefs šito prasīs, viņam to visu izstāstīja. Viņš man teica, ka es esmu lielākais dirsējs pasaulē. Jā, tā kaut kā. Viņš neticēja, ka tā ir. Nē, viņš man nesamaksāja vesels 2 dienas, man liekas, algo. Atvilk no algas. Jā. Tagad es ceru, ka viņš skatās, jo tas nediršu. Jā, visi personāži paliek anonīmi, uzņēmumi paliek anonīmi. Tā kā tas tā, lai aizsargātu cilvēku reputāciju. Policija ir uzņēmums, tā nav valsts iestāde, tas ir uzņēmums. Tas ir vienkārši apsardz. Jā, labi, galvenieks. Tev ir kāda? Man pārsvarā visas darba pieredzes alaži ir bijušas veiksmīgas, bet man bija kaut kad, kad man bija kaut kādi 14 gadi. Es vēl fiziski nevarēju strādāt, bet man bija čomi futbolā komandā, kas strādāja Voltā, jo tur, man liekas, no 5-15 gadiem tu varēji kļūt par to viņu velokurģēru. Un man vajadzēja kaut kādas haltūras, un es visu laiku pieteicos tā kā kaut kādam no čomu profila pavadāt bišķiņa ēdienu. Un tad man bija pēdējā diena, kad es strādāju Voltā, man bija ļoti notikumiem bagāta, jo es paņēmu to čomu profilu, es paņēmu somu, es braucu visu dienu dragājos, un tas čoms, viņš bija nereāli labs tajā Voltā. Un tur ir tā hierarhija, tur ir patiesībā ļoti sadalīts pa plauktiņiem, kas ko piegādā, kuram ir labāki tie dīli un tādā garā. Un es braucu, un kaut kāds dienas vidus, man ir kaut kādi divi pasūtījumi jau somā, kas man jāizved, un man jāiebrauc vienā restorānā pēc vēl viena pasūtījuma. Man 3 pasūtījumi sastekoti ir viens pēc otra. Es iebraucu tajā restorānā, uzbraucu augšā, tas bija tirzniecības centrā, augstākajā stāvā, neteikšu, kas par restorānu, bet es ieju iekšā, un es īsti nezinu, kā man rīkoties. Tur es staigāju tāds nervos apkārt apjūtas, un es prasu, es pieeju pie tās kaut kādas menedžeras, kas tur stāv pie tā sava galdiņa. Es viņai prasu, vai es rekurdu man pasūtījums, vai es varu dabūt, un viņa paliek nenormāli aizkaitināta, jo man it kā jāstāv kaut kur citur. Un viņa saka, nav nekāds pasūtījums, jāgaida. Un es gaidu, un es nogaidu kaut kādas 20 minūtes, 30 minūtes. Es jau kavēju 2 pasūtījumus. Man tūlīt šitie te jau raksta visu laiku, kur es esmu. Man ir viens kaut kur centrā jāpiegādā, viens skanstē, un šitais vēl jāizved uz kaut kādu teiku. Un es vienā brīdī palieku ļoti aizkaitināts arī uz viņu, un es eju un es saku, come on, jau pirms pusstundas bija nepieciešams man šo pasūtījumu saņemt, un viņi paņem to maisiņu, kas viņai visu laiku tur ir stāvējis. Iegrūž man rokās, es domāju, labi, man jāskrien, es iemetu somā to maisiņu, aiztaisu somu, dragāju,
un es pie pirmā pasūtījuma, ko es esmu nokavējis jau par 20 minūtēm, es attaisu durvis un es ņemu ārā un es saprotu, ka visa mana soma ir kaut kādā zupā. Jo tā menedžera nav uzlikusi vāciņu zupai virsū. Un man 3 dažādi pasūtījumi ir zupā. Un es izvadāju pa visiem tiem, un tad es vēl kaut ko tur, es braucu, es esmu kaut kur teikā, un es domāju, labi, paņemšu pēdējo pasūtījumu šodien, baigi slikta diena, brauc mājās. Un man iedod pasūtījumu no Alfas McDonalda aizvest uz kaut kādu tālāko iespējamo punktu, ko tu vispār esi fiziski iespējams ar velosipēdu piegādāt. Es domāju, labi, es paņemšu. Es aizēju un es skatos tajā pasūtījumā, ir kaut kādi 25 cheeseburgeri vienkārši. Un es domāju, es braucu un es nereāli izsācis esmu. Es nezinu, man liekas, vairs šeit nestrādāšu. Es paņēmu vienkārši pa ceļam 2 cheeseburgerus apēdu. Zini, ja man kaut ko teiks, es viņam vienkārši atbildēšu. Tā jau ir tur problēma no McDonalda. Viņi sajauc kaut ko. Es aizbraucu, tur ir kaut kāda mājas ballīte Džekam. Un viņš iznāk ārā, un riktīgi sadzēries, riktīgi priecīgs. Čau! Es viņam iedodu to maisiņu, griežos uz tā. Tu gribi burgeri? Es pagriezos tā, sveic. Iedevu vēl vienu burgeri. Brauc mājās, notiesāju to. Un tad nākamajā dienā es tiku atstādināts uz 2 nedēļām no darba. Mans čoms tika atstādināts. Bet viņš beigās pēc tam uzrakstīja atvainošanās vēstuli Volt vadībai, un viņi paņēma atpakaļ. Tā kā arī stāsts ar laimīgām beigām. Bet tevi viņu atstādināja no darba pienākumiem. Dēļ zupām, nevis dēļ cheeseburgeriem. Dēļ zupām. Jo tas čals gan jau nepārskaitīja. Šajās dabūju tos cheezīšus, vēl riktīgi priecīgs. Ņem vienu to. Labs. Jā, tev iegāza. Jā. Tev iegāza. Pats stāva. Tāds ir čais voltā, to cheezīti iedod. Čajā. Kopš tās reizes es vairs neuzticos Volt kurjeriem. Jā. Labi, virzamies tālāk. Garšīgākā un negaršīgākā ēdamā lieta. Garšīgākā, jā. Garšīgāko es droši vien nevarēšu pateikt. Man arī ļoti daudz lietas garšo, bet, ja man tavs sitēni jāsaka, maestro burgers maķītī, man baigi cepīt nereāli. Kāds? Maestro, jā, tas lielais ar tiem jalapeņo, kā tie pipari un tā tālāk. Man ļoti garšo. Jalapeņo pipari vispār labs šauts. Visur var likt klāt. Es citreiz atnāku mājās, jo vienkārši notiesāju burciņu. Ar jalapeņo? Jā, normāli. Patīkās. Es zinu, ka Viešārs dara līdzīgi arī. Viņš kaut kur, man liekas, ir stāstījis, ka viņš arī ir veselu burciņu ar jalapeņo notiesājis. Bet tā ir klīnikas ierakstos, tā ir ierasta prakse. Tas ir tā kā marinēta gurķīši. Jā. Bišķi tādi... Jā, pikanti, jā. Negaršīgākā varētu būt kaut kāds galērts vai kaut kas tāds. Galērts. Briesmīgi, pretīga lieta. Es zivs vienkārši nevaru ciest. Tad vienkārši zivs negaršīgākā lieta. Zivs negaršīgākā? Jā, man. Bet starp citu, es kaut kad sen izdomāju, ka, ja man kādreiz, ja tu paņemtu vārdus un viņiem nebūtu, nevienam vārdam nebūtu nekādas konotācijas, nebūtu negatīvas konotācijas sliktiem vārdiem, galērts galenieks, tik hard vārds bērnam. Ja tu neiedomājies par to galērtu uzreiz to pretīgo gaļas pudiņu, tik forši izklausās galērts galenieks. Tāpat ir ar seksuāli transmisīvām slimībām. Visi tie vārdi izklausās pēc kādiem grieķu dieviem. Ja man būtu meita un nebūtu negatīvas konotācijas nevienam vārdam, es viņu iespējams sauktu gonoreja galeniece. Baigās grāmatas tev mājās, laikam. Nē, tas padomā. Nē, bet padomā, tas vārds gonoreja vai sifilis ir tik skaists vārds patiesībā. Tu vienkārši saistās ar tik ļoti sliktām lietām. Bet viņš ir foršs vārds. Ja noņem visu to, varbūt, ja izdzēš no atmiņas visu to, ko mēs zinām par sifilis un gonoreju, tad pilnīgi. Domas saprat, jā. Labi, kā paprasīt fītu un kā atteikt fītu? Vai jums ir kādas efektīvas frāzes? Vai tas ir kā aicināt uz randiņu? Vai tas ir kā aicināt uz randiņu un tad stulbi atsaka? Jo, sorry, es baigi tagad koncentrējos uz saviem projektiem, nevaru pieslēgties. Standarta atbild, bļaļ, man albums, karoči, es albumā esmu iegājis. Tas ir standarts. Vienkārši albums izračīja visu vienkārši.
Bet nē, manuprāt, labākais veids, kā to risināt, ir godīgi. Un ja tu negribi dot savu fītu kādam māksliniekam, tu viņam arī vienkārši pasaki, sorry, es nejūtu šo dziesmu, piemēram. Es esmu gatavs ar tevi sastrādāties, vai es arī neesmu gatavs ar tevi sastrādāties, bet, piemēram, attiecīgos skaņdarbu es negribu tur iesaistīties. Jā. Man arī ir bijis, ka es pasaku vienkārši, ka tu mauc ahujēna ķip, nav jau bazars par to, vienkārši dažreiz tā artistu tā ķīmija vienkārši neliekās kopā, vai ne? Es nezinu, varbūt tās ir kaut kāda pretrunīga uzskata un iemaukt dziesmu, tāpēc, ka ķipa labas attiecības vienam ar otru, tas nav vienmēr, man liekas, risinājums. Jā. Bet kā paprasīt fītu? Vajag vienkārši... Ja tu pieņemsim, ieraugi čoku un saka, es ar viņu gribu fītu, tad es nezinu, man liekas, ka vienīgais, ko tu varētu izdarīt, ir tad reāli pamēģināt savā galvā vispirms izprast, ko viņš uz tā fīta darīs, vai tev ir jēga no tā, jo, ja tas ir prosta klautam, tas fīts, nevajag neprast tad vienkārši priekš klauta fītu manā grāmatā, bet... Ja tev liekas, ka tas čuvoks reāli varētu kaut kur iederēties uz tā bīta un tā tālāk, vislabākais ir iet jau ar gatavu produktu, tev ir demka uz bīta, tu pasaki, jau vecīt, man liekas, tev varētu cepīt, tu varētu afigēni izklausīties, varbūt gribi uzlikt. Man liekas, ka tas būtu vislabākais veids, kā to darīt, manā skatījumā. Jā. Labs viedoklis, bet arī no otras puses tu vari mierīgi arī, ja tu vēlēsies ar kādu mūziķu sastrādāties, manuprāt, labs risinājums ir, jūs vienkārši savācaties kopā, jūs taisat kaut ko no nulles, un tad jūs saprotat, vai tas strādā, vai tas nestrādā. Ķipa džamojot, jā, ir darīts. Kas ir jūsu sports, par kuru komandu fano galvenais? Futbols. Katru dienu, visu dienu. Tottenham Hotspur, shoutouts. Tā ir mana komanda. Serpentīns. Sports. Shoutouts šautriņām, bļēļ. Šautriņas Anglijā. Šitas ten, kā viņam bija Van Garvens. Neatceros vārdu. Van Garvens tas lisais, kurš metā šautiņus no Anglijas. Nē, viņš ir francūzs, man liekas. Es nezinu to valsts, man vienkārši ir tik cepīgi. Man liekas, ka nīderlandietis. Viņam ir kaut kādi tur karogi katru reizi cits, bet viņš runā angliski baigi labi. Es nezinu, es vienkārši tad, ka galīgi nav ko darīt, vienkārši ieslēdz World Cup, darts, un tu skaties, un viņi vienkārši metās šautriņus, un tik interesanti skatīties, kur viņi met. Tur precīzi savākt tos punktus vispārējo, un tad tur dažreiz vienkārši aiziet kaut kādi tilted momenti. Tur Džeks pagriežas, nahujam tu tik skaļi, bļaļ, klabini savus dārtus, bļaļ, man traucē, ķipa, tur rītīgi aiziet žoska, tu ķipa tādos prikolos un tā tālāk. Un es nezinu, man liekas, vienkārši inčīgs sportēs. Es baigi neesmu sporta mīls, man boks cepī. Underrated sports. Jebkurš šitais te absurdais cīņas sports. Tā kā, piemēram, ir tās cīņas līgas, kur divi džeki boksējās mašīnā. Viņi abi divi ir piesprādzēti. Viņam jāatsprādzējās, un tad jārunās. Nē. Sorry, es vienkārši gribu papildināt, jo man cepi arī vienkārši. Jūs sēžat mašīnā, jūs atsprādzējaties, un tavs uzdevums ir, ķipa, pizdījoties viņu piesprādzēt. Kurš piesprādzē otru? Un ir riktīgi daudz. Man vienreiz sen atpakaļ, es tagad sen neesmu varējis atrast, bet man viens čoms rādīja kaut kādu cīņas līgu, kur viņu koncepts ir vienkārši super absurdi šie matchupi kaut kādi. Ka tur ir kaut kāds vectēvs ar mazdēlu cīnās pret 20 midžetiem. Vai kā super, tā kā nenormāli korpulents miesas būvs džeks cīnās pret arī tur kaut kādiem 3 akrobātiem. Un kaut kas šitāds te. Plus vēl labs sporta veids, ko izveidoja latvieši. 5-5 MMA. Rītīgi krūts. Viņiem ir noteikums, tu nevari 2 džeki, nevar sist vienu džeku, bet tu vari turēt savu oponentu, kamēr otrs sit. Viņi 5-5 kaujās. Tas ir nereāli krūts. Es fiksiju drīkst, vienkārši man šautauts kolēģim Igoram, viņš hokeju spēlē, un viņi vienkārši 5 hokejus kaut ko mauc aliņus, un ieraudzīja internetā, ka ir pasaules čemps Indijā, sporta veidā, kas saucās rollball. Un tas sporta veids ir tāds, kad ir futbola laukums vai kaut kāds basīšu laukums, jūs uz skritulenēm maucat ar ķiverēm, driblējat basīšu bumbu un metat futbola vārtos. Bļaļ, kaut kāds crazy sportēts. Viņi vienkārši iepisa aliņu, pieteicās, un viņiem Latvijas federācija izmaksāja, ka roči braukt uz to čempi. Viņi nebija nevienu treniņu pavadījuši. Nebija neviens rezervē. Viņi vienkārši naturāli trieca pivārus
un pacelt 4. vietu pasaulē tur. Labs. Un nedabūja cīnīties par 3, jo viņiem vienkārši indieši nebija domājuši, ka viņi tiks tik tālu, tāpēc viesnīca nebija nobukota ilgāk. Un viņi sūtīja mājās vienkārši. Viņi 4. vietu aizbrauc mājās. Šautā cigaru. Ir, bet visi šitie absurdie sporti forši. Tur droši vien neviens nebija trenējies. Ja 4. vietu dabūja. Visi tā vienkārši aizbrauc. Random. Labi, pēdējie jautājumi palikuši klīnikas ieraksti. Šis, starp citu, ir jautājums no Elfa. Šis ir jautājums no Elfa. Sanāk, ka jūs esat ārsti, tātad jūs neesat slimi. Tas viss ir atvērts interpretācijai. Tas ir arī mēs ļoti manipulējam ar šo vārdu visos tekstos, un ir dažādi pagriezieni, kur mēs to vairāk stāstam no ārsta perspektīvas, un ir vairāki pagriezieni, kur mēs vairāk dodamies virzienā, ka mēs esam slimi vai kaut kas tāds. Klīnikas ieraksti ir ļoti versatīls nosaukums, ar ko strādāt tieši hiphopā. Un mēs esam slimi. Piekrīt. Pacienti, ne jau... Man tagad ir cieta deguns. Ne jau daktari, pacienti. Klīnikas pacienti. Jūs esat tūredzīgi vai tālredzīgi reperi? Tūredzīgs reperis. Man ir mīnus 4,5 abām acīm. Es nezinu, kā tas tūredzība laikam. Mūzikas tā kā ziņā? Nē, es nezinu, es laikam esmu tūredzīgs diezgan mūzikas skatījumā arī. Man baigi patīk fokusēties to, kas notiek tagad. Jā. Pēdējais jautājums, pirms mēs ejam uz Kaizera beatu. Kāds ir jūsu Kaizera beat? Es pieņemu, ka jums ir kaut kāds tops, ko jūs varat salikt. Kāds ir jūsu Kaizera beats top 3 no visām sezonām? Nu, es pieņemu, ka jūs esat skatījušies šo to, ja? Jā, top 3? Jā, top 3. Viesuls 1. sezona, Viesuls 2. sezona galvennieks. Man 1. vietā ir Ancis. 2. vietā man ir Viesuls. Kad viņš pirmo reizi bija. Tagad jādomā par 3. Trešais. Es taču čekoju tik daudzus. Kjūmans. Man ļoti patīk, kā Kjūmans iemāc. Jā. Prīsets. Jā. Labi. Nu tad jau laikam arī ar šo arī viss. Nē, viss nav. Tūlīt galvenieks un serpentīts māks uz maniem beatiem, uz dažādiem 2 beatiem. Sen šitas arī nav bijis, jo šo sezonu man parasti ir viens ciemiņš un viens reperis. Tāpēc, jā, šoreiz būs interesantāk. Vēl dubults neplīst, kā saka. Tūlīt būsim atpakaļ. Kaizera beats, Kaizera beats uz beata galvenieks aiziet! 2-1-3. Klīnikas ieraksti. Man nav neviena tava mirāža tālu un prasti graši, man ir katra tava fināla tāme. Mana tirāža kāpja, peju vitrāžas māņas, tirāna dārdi manā balsenē, kā pilāra stāv. Man šitā padarīšana ir dziļāka sāpe, zila kā ciāna krāsa, un es to stāstu izmantojot visus Briāna vārdus. Tuvāk dievam nekā imāma krāga, tuvāk dievam nekā vikāra stāv. Es tā kā cikādi pārlec tam, kas tev ir augstu, manu plaukstu tver zaglīgi, kā pirāti glāsti. Es to neatdošu par neko, es kviekšu, es bļaušu, līdz es ļaušu tev paņemt kaut cigāru no tā. Nevienā acī man nav jums pa spalvai glaudīt. Jūs mani iemācīsieties vēl saprast tā kā gaudīt. Tu izšauj tikai netīšām kā Baldvins, 3 razbainieki studijā, es jūtos tā kā Alvins. Noķer mani hūdijā bez biksēm, taisot mūziku ar čomiem un tad inscinējot graudiņus. Baložas man apkārt kādreiz ūģināja, izbeidz līdz ko tiku. Es pie maizes tā tie nomainīja lauciņus, es Times New Roman, jūs rakstat sakābes fontā. Esmu redzējis it visu tā kā fasādes Bronxā. Gribi nākt pret mani, man ir kantātas tonām, 2 dienas un par tevi runās pagātnes formā. Man jau pakājas bronzā, pakājas vaļā tā kā akrobāti, kad ņemu visu tavu briku tā kā pakomāti. Tev pseidu zinātniskie panti skan kā anotācija. Jūs mani mācīt, tev tas ir sarkofāgs dziļš. Plānoju ņemt pauzi, kad mans ģindenis būs vezīrs. Marķīs Kņasi Dalgo Vikons, man šis ir plezīrs. Jums visiem de ir vāks, jo es iemācījos nemīst šito cepot rauju matus. Puisis gluži kā Remijs, tikai darot šo es jūtos dzīves. Skribelējot sirds pukst, viņa mājās sēžot domā, ka var komentēt kā birjuks. Tad piemēru no Vraicvilas ņemu, dedzinu tiltus un turpinu gaidu, kaut ceļš ir miglā vīts kā rinkus. Plēs kaut pušu, ne,
pursplēst vārdu, tev neizvilkt no manis pat, ja tu man uzšķērst māgu. Tu svaru panest nevar, kaklu krāst kārtas, tavus kucēnus spārdu, tu tulīt dusēs rāms. Es esmu konsekrēts šajā matā, man Franciska mandija, pat ja trūks man pieprasījuma, kā marksisma akcijām, ja mēs tavā tusā ienākam, būs kapliču stabila, šī grib apēst manus bērnus, tā kā dakšina kalika, es slienāju uz miķa, paliek krēps uz taks, un kad mēs ierodamies tusā svētā Bērtuļa nakts, ja puikas ķērs tā kā trāk, uz mani vērts ir acis, uz steidža korifeju kopa lēkā tērta kā nakts, un bļēģ, tu labāk iepis šito vēnā tā kā flibologs, pa dienu rakstu neonoru, naktī ar dievu teologs, tu dziedi, iki, kad aiz jostu stāv bliki, mūds brasa centrs 1,001, zēnis šķelmīgi raugās uz kuķis sajūsmās 5, spiests darīt to, ko daru, lai man iekļautu spiedz, jo pašam izvēles veikt, mani apstākļi liedz, tagad tu kliedz. Viņa grib mani gultā tā kā blusas, bet man nav tam laiks, viņas draudzenes ir vienas prātas, jo es esmu skaisti slīpēju šo sūdu, spilšu papīru salvešu vietā, jā, es slīpēju šo sūdu romu neuzcēlu dienā. Yeah! Tas bija galvenais uz Kaizera Beat. Un ko tu tagad teiksi, heiter, ko? Kaizera Beats, Kaizera Beats uz beata serpentīns aiziet. Beats un vārds, Beats un vārds, Kaizera Beats un vārds, Serpentīns 2024. Ej, līdz finālam, ko? Vairs neredzu dienas uz paļa, kopš atradu vārdus un pieliku skaņu. Man pietika vienmēr ar niecīgu daļu, pie gultas bija miķis par niecīgu naļi, kas pieskāro spēlēju un piesala knaģi. Mēle pret zobiem kā piešķiris krami, pat klusajā centrā man vienmēr bija skaļi, jo šūpulī dievs man jau ielika maģi. Mūzikas skolā jau pasists, kā visi 3 vīnes klasiķi, vienmēr domāju, kā sistēmu apist. Zamākais zālē kā kontrabasists, Chosen One, šis ir Matrix. Ar muti brauc debili kā Rīgas taksisti, zvaigznēm lieku sakrist, tagad jūs repa zvaigznes kā Patriks. Rakstu bez references, galda galā tā kā ekscelents. Katrs vārds, ko saku, paliek permanents. Dienā vairāk vantu sarakstu kā 10 mentus, pergamentu, kas vērts 10 centus. Tikko samaksāja rēķinu, man ar repelenti. Tavi žoskākie teksti mani reprezenti, jums taksmēru vajag, jūs nesekventi. Jangeri virspusīgi, saka serpentīns laim šogad čista bija, bet šitam sūdam es ziedoju visu dzīvi. Viņi teica, ka es nevaru, tāpēc es paņēmu, izdarīju, paņēmu kārtas, pats izdalīju. Nekad nesaprotu digitālās diskusijas, jo man ir analogi bāri kā ciparnītes izkasīju. Jau es visu banku, pie mana galda foldo visi grandi, lai parakstītos, nevajag vietu man. Bet los atstāti jau 25 panti, lieku kanti, slalomā griežu tanku, 3 sezonas un fināls ar vienu kantu. Uz bēdīgas nostaka minora gamma, tomēr atnāca iegriezt vēl vienu dancēju cauri pūlim. Veči pardon, tavā glāzē ir Džons, bet es ipu šardon, es pa dzīvi gavno, bet pie miņķa gavron, galvā ģenerēja tekst genius.com, puikas garām iet ar strom, katrs vārds, ko saku, izliec no chrom. Tagad ideja skatās un ķer abom, ja vēl nezināja mani, tad zin tavs čoms, Daudz mani pārprot bieži, kāds domā, ka es rajona biedrs, kāds domā, ka es pārdod vielas, da huj viņi zin pēc kā tie spriež, Runā no mugurs, bet nesaka neko, kad stāv no priekš, Tas tikai pabaro liesmas, gatavs uz skriet starts. Agrāk negribēja pieņem mani topsuņu čats, tagad redz kā met uz mani topsuņu skatavi 5, man ir tā kā viens topsuņu gads, repa katedrāla nomet manu fočini blaks, ceļu bloks, šķeļu tā kā Broadway štats. Tā kā gospeļi krats, mani bāri tik sāļi, kad met uz taks tevi sarūsē, tā kā Opeļa plats. Tas man nav tikai sports, tu skani piano, es meco forte, pazīstu labi šeit visus bordus, tikai iesildījos es vēl uz šī korda, pie miķa capu tā kā Gordons, kājās no Hūčaba Jordans. Nevajag man 3 zvaigznes, nesāja 5% orden, Aiziet, fināls 17. maijs, Serpentīns galvenieks, tiekās tur, Tower, peace out, 371. Tas bija Serpentīns uz Kaizera Beata. Labais. Paldies. Tev arī. Kaizera Beats. Nu ko, Džeki, esam pietuvojušies beigām, bet, man maz prezentīšs, starp citu, te aiz muguras kaut kur mētājās. Tā labi. Yes! Nebūs tukšām rokām. Nebūs, neelaiž nekā tukšām rokām. Bļēt, gan iznorāva austiņas. Tā, tukšā tārā. Cik tur ir? Paņemsiet pa ceļam. 60 centi. Paņemsiet pa ceļam. Paldies, respekt.
Respekt. Kaiser, paldies tev. Respekt. Paldies jums, ka jūs atnācāt, iespitojāt. Es jums abiem, es izteikšos diplomātiski, es jums abiem novēlu vienlīdz veiksmes finālā. Parunāsim aizkadrā. Tā kā, jā, paldies, ka atnācāt. Bija baigi forši jums parunāt. Un, paldies, ka uzaicinājāt. Jā, ja jums varbūt vēl kaut kas sakāms, ko jūs gribat pateikt kādam šeit. Pirmkārt, jā, 17. maijā fināls Serpentīnas galvenais 371 5. sezona. Strīmojot albumu 8. Varbūt kāds zina, varbūt kāds nezina. Man ir albums 8. Droši ejiet, čekojiet, sakojiet līdz Instagramos, TikTokos, Threados, visur, kur var. Jā, peace. Vernisāža ārā drīz. Ar to mēs arī beidzam šo foršo raidījumu. Tiekamies nākamās epizodēs un čau! Šis ir beats un vārds. Šis beats un vārds.